Nu, ko, sveiki visiem, kas mūs skatās. Šodien ļoti interesanta tēma. Um, Gribētu, lai tu arī aizdomājies, cik izmaksā tev tava bērna veselība, kad viņš slimo, kas, protams, ir visādas līdzekļi, kā saka, lai izceļotos, kā arī, protams, laiks un līdzekļi, lai atjaunotu bērna veselību pēc slimošanas, kā arī cik izmaksā tavi nervi. Ja, jo, protams, kad ja tu nevari strādāt un darīt savas ikdienas lietas, un tev jārūpējas par bērnu, kurš ir ļoti slims, ja, tad, protams, tas ir ļoti stresa pilns pasākums. Nu, lūk, un tāpēc arī šodien mūsu seminārs ir par aizsardzību bērnu imunitātei visa gada, skolas gada garumā, ja, jo, protams, ka jo vairāk cilvēku apkārt kā ir mūsu skolās, ja, jo lielāks risks bērnam saslimt, jo dažādāki vīrusi apkārt staigā, un līdz ar to, protams, ka ir svarīgi, lai viņa imunitāte strādā spēcīgi visa gada garumā. Un šodien mēs pastāstīsim, ko var unikālās web wellness ierīces, kā viņas var palīdzēt un kāpēc viņas tik labi palīdz tieši bērniem šajā skolas gada garumā aizsardzībai pret dažādiem vīrusiem. Un šeit uzreiz arī parādīšu, un Dzidra parādīs, ja, šī ir testēšanas ierīce, ar ko mēs varam ļoti labi noteikt cēloni, kas ir saslimšanas cēlonis vai ar kādā stāvoklī bērna, kā saka, veselība organisms, lai tālāk jau pareizi rīkotos. Un tad ir pats zināšanas. Kā arī mums ir arī terapijas ierīce, biorezonanses terapijas ierīce izskatās šādi, un viņa ļoti labi iedarbojās, ja, gan kā ar antiparastāro iedarbību, gan ar atjaunojošo terapeitisko iedarbību. Un par to mēs šodien ar Dzidru tev pastāstīsim, ja, kā tu vari palīdzēt saviem bērniņiem. Jo, protams, es domāju, ka daudzas mammas un varbūt arī tēti, kas mūs skatās, ja, it sevišķi, ja ģimenē ir 3 bērni, to esmu dzirdējusi ļoti daudz šādas stāsts, man pašai ir 2, ja, bet, kad ir 3, ja tas esot mūžīgais cikls, ja. Viens saslimst, un tad sākās slimošanas cikli no viena uz otru, uz trešo, un kamēr ģimene pārslimo, paiet jau mēnesis 2, ja, un tad visi atjaunojās, un kas tur nepaspēja atjaunoties, tas atkal saslimst, un tā visu cauri ziemu vienā slimošanā, vienā stresā, ja, un ko tad īsti darīt? Tāpēc es teiktu, ka šāda veida terapijas ierīce mājās kaut vai viena, man liekas, ka varētu iekonomēt kaudzi naudas, tas ir viens, kā arī liela apjoma nervu sistēmas, jo šeit arī nervu sistēmai nomierinošas programmas iekšā, tā kā mēs par to pastāstīsim nedaudz vēlāk, ja, bet, nu, tīri tīzers, ja, kad ir unikāli šīs ierīces, un viņas tiešām strādā, un mēs ar Dzidru jau ilgi gan lietojam, gan strādājam ar šīm ierīcēm. Dzidru iepazīstina, šodien manījā Dzidra Drabe biorezonanses speciāliste, jau vairāk nekā, man liekas, 10 gadu pieredze ar biorezonansi, vai pat vairāk, ja, un tieši ar šīm ierīcēm, cik es saprotu, pēdējos 7 gadus, ja. Dzidra pastāsta nedaudz par sevi, un es pašērošu tālāk. Labi, jā, Inga. Tātad mani sauc Dzidra, kā jau dzirdējāt, un ar biorezonanci esmu pazīstama vairāk kā 10 gadus, es teiktu pat 12 gadi, kad pirmo reizi tā kā sāku to izpētīt un iedziļināties dažādos biorezonances aparātos, veidos, kā ar biorezonanci var palīdzēt gan paši sev, gan arī otram. Bija laika posms, kad arī strādāja biorezonances ierīcēm, ar kurām palīdz citiem. Bet pirms 7 gadiem, kad iepazinu šīs web wellness ierīces, es sapratu, ka cilvēks pats sev var ļoti labi palīdzēt, gan, ja viņam ir testēšanas ierīce un šī terapijas ierīce, tad pilnīgi droši cilvēks pats var taisīt sev testus, sev, savai ģimenei, un mākslīgais intelekts palīdz viņam arī izvēlēties programmas, kuras ierakstīt live balansā, un tās viegli lietot. Ja nav testēšanas ierīces, protams, arī var pēc programmu nosaukumiem izvēlēties šajā live balans ierīcē programmiņu. Viņā ir ļoti daudz dažādas programmas, un arī viņā var ierakstīt ļoti daudz dažādas programmas, sevišķi elpceļu saslimšanām, gan saaugstēšanās, gan gripa, gan covid laikā ļoti palīdzēja, gan arī patreiz pie dažādām infekcijām, jo, kā
jau Inga minēja, viņai ir 2 antenas, viena, kas palīdz atjaunot, uzturēt veselību, palīdz imunitāti tātad uzlabot, un ir otrā antena, ar kuru mēs varam iedarboties, ja mēs jau zinām, sevišķi pēc testa, kāds ir šis ierosinātājs, vai tas ir vīrus, vai tā ir baktērija, vai tā ir pat mikoplazma, mēs varam likt programmas un palīdzēt iznīcināt, tā kā organisms jau pats cīnās, bet viņam vēl palīdzēt ar šādu ierīci tikt galā ar šo ierosinātāju, šo infekcijas ierosinātāju. Un tāpēc tās ierīces ir tik labas, ka ar viņām var droši rīkoties gan bērniem, gan sev. Viņas neko ļaunu neizdara, viņas tikai palīdz. Kad mēs ierakstām šīs programmas, liekam, viņas tikai palīdz atveseļoties. Sākumā arī bija tā, daudz cilvēku teica, ja es agrāk saaugstējos un ar iesnām slimoju nedēļas laikā pāriet, ja tikai iesnas ir, ja nav kaut kāda infekcija, tad ar šo aparātu jau citreiz pat tajā pašā dienā, ja cilvēks jūt, ka viņš tā kā saaugstēs un uzreiz uzliek aparātu, tad var izveseļoties, iztikt bez tādām iesnām jau uzreiz, vai arī, vismaz 3 dienu laikā jau cilvēks var sev palīdzēt. Ja ir smagāka saslimšana, tad, protams, viņu tā kā blakus līdzekli vēl lietojot, noteikti atvesaļošanās būs daudz ātrāka nekā bez šāda aparāta. Un, protams, kā Inga teica, aparāts palīdz mums mazināt stresu vecākiem un jā, lai nav tie bērniši tik slims. Un pats galvenais, ja viņš palīdz tam bērnam ātrāk atvesaļoties, viņš nekavē skolu, viņš var mācīties un apgūt daudz prasmes, tas, kas viņam ir paredzēts. Jā, Inga, varbūt to ar sevi iepazīstinās arī. Sveiki, mīļie, kas mani skatās, klausās. Man vienmēr prieks jūs redzēt. Un es varu teikt tā, ka mans stāsts sākās jau vairāk nekā 7 gadus atpakaļ. Es cietu no migrēnām, un, protams, ka tā kā klasiskā medicīna man nevarēja palīdzēt, tad es meklēju alternatīvas, un paldies Dievam, man paveicās, es diezgan ātri arī atradu un atjaunoju savu organismu. Bet kopumā es varu teikt, man ir 2 bērni. Vienam ir meitai 9 gadi un dēlam 12 gadi. Un, protams, tas ir skolas vecums. Un septembris, jā, kad mācības sākās, vienmēr pirmais mēnesis ir adaptācijas periods. Gan tas ir stresains, jā, kad atkal pēc vasaras brīvlaika visi ir atpūtušies, neviens vairs negrib mācīt. Draugus visi grib satikt, bet no mācībām, protams, retais bērns, man liekas, ir tāds, kas skrien un es gribu mācīties. Ja? Un līdz ar to, protams, tas ir tāds stresains periods, jā, plus arī organismam ir jāpierod, sāk palikt vēsāks, jā, sāk parādīties dažādi vīrusi un aktivizējās visādi procesi, jā, un arī organisms novājinās, lielāka slodze bērniem. Un, protams, mēs sākam pamanīt, ka bērni sāka slimot, vai tur kā sākās viss ar iesnām, kakla sāpēm, tad viņš nejūtās labi un visādi cits, un beigās jau vīrusi ir klāt, un tad jau ir epidēmija un tā tālāk, vai ne? Lūk, un es varu teikt, ka kopš es lietoju biorezonanses terapijas ierīces, man ir šādas 2 ierīces mājās, jo, protams, ka tad, ja ir kaut kāda jau, kā saka, aktīvā vīrusa sezona, tad ir vieglāk, kad ir 2 ierīces, un tad var, kā saka, strādāt uz visiem. Lūk, un ierīce man, protams, ka es varu teikt, praktiski visu laiku iet pa apli. Jo mēs esam visi dzīvi, un visu laiku kaut kas dzīvē notiek, jā, un ja nav, kā saka, vīruss, te ir kādas citas problēmas, vai tas ir stress, vai varbūt vēdera sāpes, vai vēl kaut kas, jā, un vai miedziņš, jā, un respektīvi ierīce vienkārši tiek izmantot visā plašākajā racionā, un es domāju, ka tie cilvēki, kas kā saka, lieto jau kā klienti šīs ierīces, viņi arī to zina, jā, cik dažādas, jo man ir sava grupa, kurā es lieku arī informāciju, kā es pielietoju, kā pielieto mani klienti, un
Tiešām, piemēram, tikko arī man dēls atnāca mājās ar rotavīrusu, un es gan notestēju, redzēju, ka rotavīrus, ja, gan uzliku programmu, un praktiski pusdienas laikā mēs tikām galā ar caurēju, ja, un vēders sāpēm, un tas notiek ļoti ātri. Tagad tas notiek tik ļoti dabiski. Man, varbūt kādam, kas skatās, liekas, nu, pilnīgi neticami, ko tāda viena ierīce, kā viņi tā var tādas brīnumus veikt, ja. Bet tā, ka tu lieto jau 5+ gadus, jā, tad tā ir tava ikdiena. Ir caurēja rotavīrusa temperatūra, mēs vienkārši uzliekam rotavīrusa programmu. Ir gripa, jā, vai kaut kāda temperatūra, mēs uzreiz uzliekam gripas programmu, vai vispār kopīgie vīrusi, jā, lai uzreiz visus, kas saka, ar visiem tiek galā. Un ja jau ir, kā saka, kāda temperatūra noķert, iestaigāts, jā, tad uzreiz var likt arī temperatūrai programmas, un tiešām ir tik ļoti parocīgi, tik ļoti ērti, kad, nu, es varu teikt, ka paldies Dievam, zāles mēs jau nelietojam gadiem. Bet, protams, neesmu pret zālēm. Es uzskatu, ka, ja ir SOS situācija, ir jālieto zāles, ir jāgriežās pie ārsta vai jāsauc ātrā palīdzība. Ja, tas vienmēr ir drošības tāds pilvens, ko mēs varam darīt. Bet, ja, kā saka, ir iespēja no tā izbeigt, tas ir fantastiski. Ja, un ar šīm ierīcēm man ir tas izdevies ļoti, ļoti efektīvi. Dažreiz, protams, ir vajadzīgi arī vitamīni vai kaut kādas citas lietas, ja tie jau resursi ir iztērējies organismā, bet kopumā var ļoti labi atjaunot pareizu orgānu darbību arī pēc slimošanas ar šīm ierīcēm. Un tas ir vienkārši fantastiski, tāpēc es arī par to dalos, ja. Jo klienti vienmēr saka, ka tie kas atrod mani, jā, vai Dzidru, viņi parasti saka, nu, kur jūs bijāt pirms tam, nu, mēs vienkārši nezinām, ka kaut kas tāds vispār ir pieejams, un tas ir tas mūsu iemesls un motivācija iziet, padalīties arī ar jums. Tālāk jau jūsu kā vecāku ziņa, jā, nē, nedara, jā, katrs izvēlās tās savas metodas, kas viņam ir aktuāls. Man patīk dabīgas metodas, kuras ir viegli pielietot, ja, un kurām nav blākņu. Kas man pats galvenais motivators šā ierīcē nav blākņu, kā arī, protams, tas, cik tas ir efektīvi un viegli lietojams, ka nav jālieto iekšēji. Ja, tad nav jādzer iekšēji, sevišķi bērniem tas ir ļoti grūti kaut ko iekšēji dzert, viņiem nepatīk, tad viņi aizmirst, tad vēl kaut kas. Šādi ierīci mēs uzliekot, mēs dabūnam pareizi organismu darbību, vai atbrīvojamies no šiem vīrusiem, ja, un varam atkal turpināt tālāk dzīvot un aktīvi funkcionēt, vai ne? Nu, lūk, jā, tāds neliels ievads. Ja jums ir tādi jautājumi, mīļie, droši pie manis vai pie Dzidras, ja, ieliksim arī kontaktu zem video pēc tiešraides, un tad tālāk jau jūsu ziņā. Ja. Nu, ko, Dzidra, ko tu saki, liekam prezentāciju? Jā, es domāju, liekam prezentāciju un ejam uz priekšu. Mums ir sagatavot arī prezentācija jums, lai arī, kā saka, jūs varētu vēl dziļāk izpētīt šo jautājumu, kas, ko, kāpēc, kāpēc vispār bērni slimo, kāpēc tā notiek, jā, varbūt kaut kas jauns būs priekš jūs, ko jūs uzzināsiet. Jā, jo izprotot cēloni ir vieglāk rīkoties, manuprāt. Nu, lūk. Jā, tieši tā. Nu, ko, Dzidra, došu tev vārdu? Jā, jo kā jau Inga minēja, ka patreiz, tā, kad sākas skolas laiks, tad arī sākas vairāk saslimšanas. Tieši tāpēc, ka sakrīt šie daudzie faktori. Ir gan stress, jo skola tomēr pa jaunu tas ir stress, ir rudens, ir šīs temperatūras svārstības, ir šis mitrums, kas arī veicina saslimšanu. Un, protams, ka bērns aiziet uz skolu, katrs bērns atnes savu varbūt baktēriju vai vīrusu. Viņš pats jau ir tā kā vairs ar viņu neslimo, bet viņš padalās ar citiem bērniem. Un tas ir tā kā katru gadu redzams, ka arī skolotāji, protams, un bērni sevišķi pirmajās dienās, kad aiziet uz skolu, viņi tomēr saķer arī kaut kādas saslimšanas un vairāk saaugstējas. Citam tas var paiet tā pilnīgi nemanāmi, ja viņš ir vasarās darbojusies uz to, ka viņam ir laba imunitāte, viņš ir atpūties labi, tad šī saslimšana reizēm pat nav īsti pamanām, vienkārši viņš ātri ar šo vīrusu vai baktēriju tiek galā un arī nesaslimst. Un tas arī ir viens no faktoriem, kāpēc ir ļoti labs šis laiva balans aparāts, ka ar viņu var
gan pastiprināt, pacelt imunitāti, gan arī līdzsvarot imunitāti un arī visu organismu stāvokli uzlabot. Jā, Inga, varbūt arī nākošais slaids vai kaut ko Nu, piebilst? es gribēju piebilst arī tādu komentāru klāt pie šī slaida, ja, kad, mīļie vecāki, jums jāsaprot, ka šīs, ja, tad, kas veicina augsnešus, tas ir tas, no kā mēs nevaram izvairīties. Ja. Mēs nevaram izvairīties no stresa, no zemes temperatūras, ja, no mitruma, kas rodās mūsu, kā saka, platumu grādos, kur mēs dzīvojam, ja, kur ir mitrums, ja, kur ir rudens, kā arī, protams, ka mēs nevaram saskarties to, ka aktivizējas vīrusi un baktērijas, bet mēs varam, kā saka, risināt to. Ja? Mēs nevaram izmainīt, kas veicina saaugstēšanos, bet mēs varam izmainīt to, ko tad mēs darām lietas labā. Nu, lūk, tas tāds mans komentārs klāt. Jā, jā. Un tieši kāpēc bērni, jo, kā zinat, medicīnā arī ir šīs riska grupas katrai saslimšanai un slimošanai, un ar elpceļu slimībām viens no šiem elementiem riska grupā ir bērni. Un tieši tāpēc, ka viņiem ir šīs mazais deguns tomēr, jo bērns vēl ir maziņš, tas ir tā kā pierādījies, jo caur degunu mēs sasildām gaisu, mēs aizkavējam tātad uzreiz vīrusu baktēriju iekļūšanu tālāk elpceļos. Un tas ir pierādījis arī ar to, ka, piemēram, tur siltās zemēs tie cilvēki, kur izcelšanās un kuri visu laiku dzīvo tā kā paaudzes siltajās zemēs, viņiem ir šie plakanie īsie deguni, jo viņiem šis gaiss nav tik ļoti jāsasilda. Bet ejot uz ziemeļiem, šie deguni paliek garāki, jo tādā veidā mēs sasildām augsto gaisu, kurš nonāk jau mūsu elpu ceļos. Bērniem pie tam arī ir, protams, mazāks plaušu apjoms, jo bērns vēl aug un arī līdz to plaušas vēl tikai aug un attīstās. Ir arī vājāka muskultūra, ja tur pieaudzis cilvēks tomēr jau ir trenējies un darbojies, tad bērnam šī muskultūra vēl nav attīstījusies tik ļoti, tieši starpribu muskultūra, diafragmas muskultūra. Un arī bērniem diezgan mazs imunoglobulīna daudzums. Es zinu arī daudz vecāks, ka dod bērniem šos dažādās veiklā nopērkamās piedevas, kuros ir tieši imunoglobulīni, bet vienalga viņiem tomēr ir mazāks nekā varbūt pieaugšam cilvēkam, kurš ir vesels un stiprs. Un bērniem ir, protams, tieksme elpot caur muti. Un tas ir tieši tāpēc, ka tās plaušas vēl neliela apjoma, un viņam gribas vairāk gaisa tā kā ievilkt, dabūt šo skābekli, un viņš arī elpo caur muti, lai nebūtu jāpiepūs un jāelpo caur degunu. Un, protams, bērniņam var attīstīties, ja viņš bieži slimo ar šīm saaugstēšanos, ar šīm iesnām, gribēju teikt puņķiem, bet ar iesnām, tad arī ātrāk veidojuši gan adenoīdi, gan polipi deguna ejās, kas traucē šī gaisa plūsmu, un tas vēl vairāk pastiprina to, ka bērns elpo caur muti. Un tā tad ieelpo gan augstu gaisu uzreiz plaušās, gan ieelpo uzreiz patiešo gan vīrusus, gan baktērijas, kurus varbūt deguns būtu aizturējis. Bet elpojot ar muti, viņi nonāk uzreiz plaušās un rada saslimšanu. Jā, Inga, tagad piebilsti kaut ko? Jā. Nu, Vai arī ejam tālāk? Arī piebildīšu, jā. Šodien tāda sajūta, ka vajag. Nu, lūk, arī šeit, protams, mīļie vecāki, es gribu teikt, ka nevar jau izmainīt pēc bāzes, jā, kāpēc bērni ātrāk saaugstējas. Kā jūs redzat, vienkārši nu, tā tendence būs lielāka bērnam ātrāk saaugstēties nekā pieaugušiem. Bet tūku varbūt vienīgais no punktiem, ko es šeit redzu, kas ir vāja attīstīta muskultūra, vāja atklapošana, nu šeit mēs varam palīdzēt ar life balance terapijas ierīci, ja, ka mēs varam likt jau speciālas programmas, kas attīsta, ja, veido pareizi šo muskultūras darbību. Ja, tas tā kā papildus iespēja, ko var darīt klāt. Ja. Tā kā jau mēs varam kaut kā palīdzēt arī ar šīm biorezonanses tehnoloģijām, arī šajā gadījumā. Ja. Varbūt ne visur, bet ir jau kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt lietas labāk. Nu, lūk, labi, ejam tālāk, Dzidra. Jā. Nu, šeit tāds neliels slaids, vienkārši gribēju parādīt, ka nevienmēr ir kaut kāds vīrus vai baktērija,
varbūt arī vienkārši saaugstēšanās un šīs atšķirības, kā mēs apmēram varam pateikt. Pie saaugstēšanās, runājot par iesnām, piemēram, pie saaugstēšanās uzreiz parādās iesnas, jo organisms cīnās ar to, lai viņš būtu tā kā visu dabūtu ārā uzreiz. Tātad pie akūtām augšējā elpošanas ceļa infekcijas slimībām, kas ir vidū, iesnas parādās tikai kaut kur dienas laikā. No sākuma ir šī sliktā pašsajūta, ceļas temperatūra, un pēc tam tikai parādās iesnas un arī klepošana parādās pēc tam tikai kopā ar kakla sāpēm. Un ir, protams, šī gripa, arī vēl citas, tur kā koronavīrus, es kā nepieminēšu, tas jau mums laikam ir bišķi pārgājis pāri. Pie gripas viņa parādās pēkšņi ceļas temperatūra, jūtas ļoti slikti cilvēks. Arī bērniņš ir šie muskuļu sāpes, jo tās ir tieši no šīs lielās intoksikācijas, ko izraisa gripas vīrus. Savukārt iesnas var pat vispār nebūt vai parādīties tikai krietni vēlāk, ja šī gripa turpinās un netiek laicīgi uzreiz ar viņu netiekam galā. Arī šeit gribu teikt, ka aparātā ir pat vairākas pretgripas programmas, ar kurām varētu tikt galā pat 1 vai 2 dienu laikā. Bet, ja mēs netiekam galā ar gripas vīrusu, tad jau parādās šīs iesnas, kas var būt arī tādas apgrūtinošas, arī parādās klepus, sāpes krūtīs pat un klepošana. Tieši tas ir raksturīgi, ka viņš nav pirmā dienā, bet viņš parādās jau pēc tam, kad ir bijusi temperatūra un ir šis nogurums un vājums un arī bezmiegs. Ja gripa ieilgs, tad sāks jau visādas komplikācijas, un tas vairs nebūtu labi, bet par to vairs varbūt šodien nerunāsim, jo to mēs varbūt kādu citu reizi arī parunāsim, kad ir šis ieilgušais klepus, kas var turpināties visu ziemu līdz nākošai vasarai. Lūk, jā, šeit vienkārši, ja gribat pēc tam arī patināt atpakaļ, paskatāties, ja interesē, kā var salīdzināt. Vai jums ir vienkārši saaugstēšanās, vai ir akūta augšējā elpošanas ceļu infekcijas saslimšana, vai ir gripa, kas jau ir tāda specifiskāka. Jā. Jā, varbūt, ko es varētu piebilst no savas pieredzes pie šī slaida, kad tīri saviem bērniem mēs regulāri risinām, kad, ja mēs runājam 5 gadu laikā, varbūt ne regulāri, bet kā rodās tāda situācija, ka vai tās ir iesnas, ir speciāls programmas iesnām, ir speciāls programmas iekaisumiem, ar terapijas ierīci var strādāt, ir speciāls programmas diskomfortam acīs, arī acu frekvenču atjaunošana. Tāpatās šeit mēs runājam arī par kakla sāpēm, pret angīnu ir programmas speciāls iebūvēts iekšā, kā arī, ja sāp galva, ir galvas sāpēm programmas, ko mēs esam lietojusi nogurumam, ja ir cilvēkam nogurums, ir enerģija atjaunojušās programmas, ir bezmiegs, ir speciāls programmas bezmiegam, labākam miegam, kā arī, piemēram, ja ir intoksikācija, ja ir kaut kāda nelaba dūša, tad ir gremošanas sistēmas regulācijas programmas, kas palīdz atjaunot pareizi šo gremošanas sistēmas darbību, un līdz ar to arī pāriet šie nelabumi. Kā arī, piemēram, ir kaut kādas čaudīšanas, kas varbūt arī kā alerģiskas reakcijas, tad mēs šeit iet runa arī par alerģijas programmām, kas ir iebūvēts iekšā, kā arī, protams, mēs runājam par gripu, mēs runājam par rotovīrusu, kas ir tāda ļoti tipiska programma, ko esmu daudz izmantojusi, kā arī, protams, ja mēs skatāmies, ka ir kaut kādas ilgstošas, teiksim, klepošanas, arī elpceļu programmas, kas ir elpceļu atjaunošana, plaušu sistēmas atjaunošana, kā arī temperatūra, kas ir augsta temperatūra, speciāls programmas temperatūrai, kuras palīdz ātrāk organismam noregulēties atpakaļ, tad tikt galā ar šo, teiksim,
izmaiņām organismā, kad nestrādā kaut kas varbūt tās tik efektīvi, kā vajadzētu. Kā arī, protams, šeit iet runa arī par baktēriju programmējumu, speciālas programmas baktērijām, dažādām baktērijām vai kopīgām baktērijām, kas ir tipiskākas tieši pie šiem ārējo elpoceļu saslimšanām vīrusu laikos. Ja, tad arī to ļoti daudz tiek izmantots. Ja, tā kā es varu teikt, ka arī pagājušā gadā vēl mikoplazmas, arī bija mikoplazmas saslimšanas, jā, kas bija pneimonijas saslimšanas, un arī ir iekšā programmas, kas ļoti veiksmīgi tika izmantotas, un bija ļoti labi rezultāti, jā, kur izbēgām no zāļu lietošanas, kas arī, manuprāt, ir ļoti vērtīgi. Nu, lūk, jā, tāds mans pieredzes stāsts klāt, jā, jo pieredze ir tiešām daudz un milzīga. Es teiktu, 90% visās situācijās tiek izmantota biorezonanses terapijas ierīce, jo šeit ir gan antiparastārā iedarbība iekšā, gan atjaunojošā iedarbība, jā, kad atjaunojam pareizu organismu darbību, jo pēc slimošanas parasti kaut kādi orgāni ir izsisti ārā no pareizas darbības, jā, un atjaunojot tas ļoti, ļoti palīdz. Un es zinu, ka daudzi varbūt tās uzreiz rastos jautājums, nu kā tad tā ierīce īsti strādā, ja? Tad šeit aizmugurē ir iebūvēts iekšā divas antenas, kuras tātad mēs palaižam no telefona vai, kā saka, no ekrāna ir podziņas, ja, ar kurām var uzspiest. Un nāk ārā tāda ir divu veidu iedarbība. Viena ir atparastārā, kad nāk, kā saka, frekvence, kas nogalina konkrētus parazītus, un ir atjaunojušā, kas sūta tieši pareizes frekvences mūsu organismam, kas jau sen ir izpētīts jau vairāk nekā 100 gadus, un atjauno pareizu mūsu šo orgānu darbību, ja? Tad noregulē, tā kā noskaņo līdzīgi kā instrumentu atpakaļ, ja? Tā kā tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Labi, tā, lieku nākamo slaidu, Dzidra dod Jā, tev vārdu. jā, jo nu, tā pavisam īsi vienkārši arī gribēju pieskarties tam, ka mēs bez elpošanas, bez skābekļa vispār nevaram izturēt vairāk, nu, kas trenējies pa 6 minūtēm varbūt. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu plaušas, lai elpošanas ceļi būtu veseli, un bērnam tas ir vēl svarīgāk, jo viņam šīs plaušu apjoms maziņš, līdz ar to nevajadzētu ielaist, nevajadzētu nonākt pie tā, ka jau ir šie bojājumi plaušās. Un šajā schēmiņā var redzēt, kāpēc mēs klepojam. Protams, tas ir kairinājums, kas mūs kairina tur pie kaklā vai plaušās, un ar klepošanu organisms grib atbrīvoties tātad gan no šīm iekaisuma produktiem, kas rodas jau plaušās un degunā un bronkos un trahejā, un tādā veidā atbrīvot ceļu skābeklim, ko ieelpot. Un, protams, ja mēs neizveseļojamies līdz galam, ja mēs neatjaunojam šos orgānus, tad šis kairinājums var saglabāties, un reizēm līdz ar to var iestāties šis kroniskais klepus, kad mēs klepojam arī tad, kad jau vairs neesam slimi, bet ir palicis šis kairinājums, neesam atjaunojuši pietiekoši orgānus. Un es pat īsti nezinu, kā to ar zālēm varētu izdarīt, bet ar šādu aparātu, liekot programmas, protams, ka mēs varam palīdzēt organismam atjaunoties. Atkal kļūt veselam. Pēc tam, kad mēs esam izārstējuši slimību, mēs varam atjaunot jau arī pašu orgānu darbību. Jā, es šajā slaidā laikam vairāk arī neko nepieminēšu. Nu, es varu tikai vēl piebilst klāt, ka tiešām padomājiet, mīļie vecāki, cik tas ir unikāli, ka var atjaunot pareizu plaušu darbību. Ja? Tad, kad viņas ir izsistas pēc slimošanas no līdzsvara, ja, tad nav pareiza šī organisma darbība, mēs varam palīdzēt ar šīm maigajām frekvencēm, kas ir iekšā iebūvēts biorezonanses tehnoloģijā, atjaunot, noskaņot atpakaļ atkal organismu uz pareizu darbību. Tas, man liekas, ir vienkārši fenomenāli. Jā, tā kā vienkārši jāspēj tas iedomāties, ka tas jau ir iespējams. Labi, ejam tālāk, Dzidre. Jā, ko tad mēs, kā vienmēr mēs gribam zināt, ko mēs varam darīt, lai tomēr neslimotu mūsu bērni, mēs paši, lai neslimotu, ir svarīgi jau laicīgi stiprināt imunitāti. Par to mums vajadzētu domāt, varētu teikt, nepārtraukti, lai bērniņam būtu laba imunitāte, un tā tad viņš mazāk saslimtu un ātrāk varētu atveseļoties.
Protams, mēs to visu varam darīt ar pareizu ēšanu, pareizu uzturu, lai būtu pietiekoši gan olbaltumvielas, gan arī, arī nedaudz ogļhidrāti, taukvielas un, protams, arī vitamīni un zaļumi un dažādi šādi. Šādā veidā rūpēties par bērna fizisko veselību. Arī fiziskās nodarbības ir ļoti svarīgi, nevis lai bērns laiku sēž telefonā vai gadžetā kādā, bet viņam vajadzētu pastaigas, vajadzētu vienkārši kaut kādā fiziskās nodarbības, kaut kādu sportiņu. Protams, ja mēs ejam uz lielo sportu, tas ir cits jautājums, jo šeit tad būtu tā kā lielāka slodze. Bet parastu sporta nodarbības vajadzētu, es uzskatu, katram bērnam, jo tas attīsta gan viņa muskultūru, gan arī šo elpošanu pareizu. Kā tad mēs cīnāmies, ja bērns jāatnāk mājās un jau ir saslims, viņš saka, viņam tur nogurums vai viņam redzam, ka iesnas ir, vai viņš klepot varbūt sāk. Es iesaku, nu, protams, tie, kam ir šī ierīce, Life Expert uzreiz uztaisa testu, lai mēs varētu redzēt, vai ir šis vīrus un kāds vīrus ir, lai varētu cīnīties tieši ar pašu ierosinātāju. Kā Inga minēja, aparātā ir divas antenas. Viena ir tā, kas cīnās ar vīrusiem, ar baktērijām vai sēnītēm, kur mēs varam uzlikt jau konkrētu programmu tieši pret to, kas ir izsaucis šo saslimšanu, ja tas ir vīrus. Ja ir augsta temperatūra, bet tikai tad, ja temperatūra ir patiešām augsta, ja temperatūra jau iet pāri 39 grādiem, protams, ir jādara viss, lai šo temperatūru samazinātu. Ir arī programma pie druģa, pie temperatūras samazināšanas, bet ja, ir tā kā akūta stāvokļa, tad tur vai augstumu uz galvas vai tā, lai šo augsto temperatūru mazinātu. Ja temperatūra ir kāda 38 grādi, 37 grādi, varbūt, ka nevajag tieši cīnīties temperatūru, jo tā arī ir organisma aizsarga reakcija pret šo saslimšanu, pret vīrusu, jo paaugstinot temperatūru, organisms grib iznīcināt šo vīrusu, jo vīrusu tāpat kā viss dzīvās būtnes, viņas arī nespēja pārdzīvot augstu temperatūru, viņas iet bojā. Līdz ar to šo temperatūru, ja viņa nekaitē pašam bērnam, nevajadzētu pirmā dienā censties viņu dabūt pilnīgi lejā. Līdzsvarot un stiprināt imunitāti, un to mēs, kā dzirdējāt, arī, ka mēs stāstījām, to var izdarīt šo aparātu. Vēl, protams, var palīdzēt imunitātei, tur dodot C vitamīnu, kas arī palīdz imunitātei, D vitamīnu varbūt. Un tas arī dažās, tā kā medu, kā citi dod, vai dzērvenes, un kaut kādā šādā veidā arī stiprināt imunitāti, lai bērns ātrāk atveseļotos. Un pēc tam jau, protams, mēs bērnam palīdzam ar emocijām, jo, kā zinat, ja bērns ir bēdīgs, tad viņš ilgāk slimo, viņš nespēja atveseļoties. Ja bērns ir priecīgs, ja viņu kaut kas iepriecina, mēs paši varam, protams, arī bērnu iepriecināt, bet mēs varam arī uzlikt aparātā prieka cents, kas ir ļoti svarīgi pie atveseļošanās. Un tādā veidā arī celt organismu paša stāvokli, organisms līdz ar to labāk cīnās pret saslimšanu, ja viņš ir tādā kā pacēlumā, kaut kādā emociju. Un pēc tam jau tā, ka mēs redzam, ka sākam jau atveseļoties, tad, protams, atjaunojam bojātās orgānus un orgānu sistēmas. Jā, Inga, varbūt došu vārdu tev, un tad iesim tālāk. Jā, paldies. Ko es šeit gribēju minēt klāt? Ja? Tie vecākie var atļauties. Protams, profilakse, ja, tā ir bāze visam. Ja? Tad, ja mēs profilaktiski nerūpējamies par bērniņu, tad, protams, mēs vēlāk dzēšam tikai ugunsgrēku. Un ja vecākam ir iespēja atļauties atsevišķu vienu ierīci terapijas tikai bērniņam konkrēti, ja, tad mēs varam ļoti labi strādāt ar, ar šo profilaksi un kā tas notiek. Tad ir testēšanas ierīces, tātad mēs notestējam organismu 1 minūtes
laikā, un vienas minūtes laikā mēs ierakstam terapijas ierīcē autokompleksu, un ar to tas ir unikāli, ka autokomplekss ir programmu komplekss, ko izstrādā mākslīgā intelekta programma, analizējot miljoniem parametru par jūsu bērnu organismu stāvokli un izkalko labāko iespējamo algoritmu organismu atjaunošanā. Ja? Kas ir, teiksim, varbūt kāds orgāns ir spriedzē, tad to viņu nomierina. Ja kāds orgāns ir novājināts, tad viņa darbība atkal palaceļ atpakaļ uz normas koridoru, un tādā veidā organismā aizsardzība ir daudz, daudz spēcīgāka nekā mēs gaidām, kad jau būs pirmās saslimšanas pazīmes. Tā ir tāda unikāla lieta, ko es redzēju tikai šai kompānijai, nekur citur, nevienai citai kompānijai. Es neesmu redzējis šādu unikālu iespēju lietot autokompleksus, kas atjauno visu organismu kopumā. Tad tas, kas tiešām nestrādā pareizi. Jo mūsu organismā nav tikai plaušas, ir gremošanas sistēma, ir smadzenes, ir tik daudz orgānu, kopā 47 orgānu un sistēmas. Ja mēs skatāmies labo pusi, kreiso pusi, tad labo plaušu, kreiso plaušu un tādā garā. Tā ir tāda unikāla lieta, kā arī, protams, rūpēties par bērnu emocionālu stāvokli. Šeit es arī gribu minēt klāt, ka mēs redzam, ka bērniņš atnāk mājās un viņš ir stresā. Protams, mēs ar viņu runājam, mēģinām viņam palīdzēt ar saviem vārdiem, ar savu varbūt tās atbalstu. Bet dažreiz tā bērna nervu sistēma ir tik ļoti sakairināta, ka mēs varam likt papildus klāt šīs stresa regulējošās programmas. Ja, ir iekšā iebūvēts arī stresa regulējošas programmas, nervu sistēmas nomierināšanas programmas, emocionāla stāvokļa līdzsvarošanas programmas, ļoti dažādas. Ja. Un mēs varam izmantot šīs programmas, lai palīdzētu bērnu nervu sistēmai ātrāk atjaunoties, kas atkal ir ļoti, ļoti svarīgs faktors, lai bērniņš pēc iespējas mazāk slimotu. Tās ir tādas svarīgas lietas, ko gribās piebilst klāt pie šī slaida. Dzidra, ejam tālāk. Jā, ejam tālāk. Tā tad arī turpinām, ko mēs varam darīt. Protams, ja redzam, ka saslimšana ir ļoti tāda smaga, ar ļoti augstu temperatūru, varbūt akūta, būtu vēlams tomēr konsultēties ar ārstu, neielaist, bet uzreiz jau varbūt zvanīt ārstam, jo ar slimu bērnu braukt pie ārsta arī nebūtu īsti ieteicams, bet vismaz pazvanīt un pakonsultēties, un tad jau ārsts arī ieteiks, ko labāk darīt. Un tāpat, ja mēs, saslimšana nav tik smaga, varbūt mēs domājam, ka paši tiksim galā un darām visu, bet redzam, ka nekas neiet kā uz labo pusi, saslimšana turpinās. Arī jākonsultējas ar ārstu, ko darīt. Un, ja mēs gribam izvēlēties medikamentus, tad vajadzētu būt tā, ka lietojam tikai tos, ko ir ieteicis ārsts un tādā daudzumā, kā ārsts iesaka. Un arī to kursu iziet tieši tik dienas, cik ārsts ir ieteicis. Bet mēs, protams, arī varam pie mazākām saslimšanām, vai mēs jau esam ar pieredzi, zinām, kā tikt galā ar bērniņu saslimšanu, varam lietot dabas vielas, varam lietot patreiz nutrientos, ir iestrādāts ļoti, ļoti daudz dažādu augu izcelsmes tātad šo vielu, kas ir izvilkta kā esence no augiem, jo, kā zinām, arī medikamentu pirmsākums, protams, ka ir tikai no augiem, atrodot šīs aktīvās vielas un tās atdalot. Varam lietot šādus nutrientus, protams, tādās devās, kas ir paredzēts bērniem. Un varam lietot, protams, tējas dažādas. Es zinu, ka no mūsu vecāku pūru lādes ir ļoti daudz tējas, kas ir vienmēr palīdzējuši un kuras mēs varam dot arī bērniem, jo viņas arī nekaitēs, viņas tikai palīdzēs. Varam dot medu un tātad šīs dzērvenes vai dažādas zaļumus, kas arī palīdzēs varbūt bērnam ātrāk tikt galā ar saslimšanu. Un, protams, es gribu ieteikt šos web wellness aparātus, jo viņus mēs varam lietot gan vienus pašus, tātad notestējot un ierakstot programmas, vai arī vienkārši, ja tikai aparāts ir, tad lietojot šīs dažādās programmas, pie tam vienmēr var izmēģināt. Ir ļoti, ļoti daudz programmas tieši elpceļiem, degunam, kaklam,
plaušām, bronhiem. Un ir tā, ka mēs, nu, es pati pēc savas pieredzes, es uzlieku vienu programmu, ja viņi īsti nepalīdz, paņem citu programmu, jo tās frekvences nedaudz atšķirās, viņas visas ir tā kā domātas, lai atvesaļotos, bet katrā gadījumā varētu palīdzēt varbūt kāda cita frekvence. Un kāpēc mēs varam viņas izvēlēties dažādas un arī likt? Tieši tāpēc, ka viņas neko sliktu nenodarīs. Mēs viņus varam likt, viņam nav nekādas blaknes, viņam nav nekāda slikta iedarbība, viņa var tikai palīdzēt. Atrodot vajadzīgo programmu, es teikšu, ka šī atvesļošanās būs nu, vismaz 80, 85% gadījumos. Un, jā, tā ir tāda unikāla ierīce, kuru var lietot arī kopā ar medikamentiem. Ja jums ārsts kaut ko ir izrakstījis un teicis, ka tas, nu, dodiet to vai to, jūs dodat šīs zāles, ja medikamentus un lietojat arī šo aparātu. Un tāpat pie dabas vielām, nu, pie tējām vispār un dažādiem nutrientiem. Un kopā ar šo aparātu atveseļošanās būs daudz, daudz ātrāka un arī daudz vieglāka. Un arī pēc tam atjaunošanās būs gan ātrāka, gan arī vieglāka. Jā, Inga, es šeit laikam vairs neko nevarēšu piebilst. Jā, nu, manuprāt, ļoti labi visu pateicis, tad ejam tālāk. Ejam tālāk. Jā. Šeit slaidos gribēju parādīt, cik Es labi. skatos, tu lieto jauno life water parādu arī visiem. Jā, Kas tev? jā, es pa laiciņam iedzeru ūdeni no šāda aparāta. Viņam ir arī augšējais ģenerators. Viņš gan strukturē. Ļoti grūti laikam redzēt, jo ūdens kolba ir tā kā stikla, Pa bīdus caurspīdīga. vairāk, Ūdens ir pa tik bīdus tīrs, ka priekš es tev. saprotu, ka īsti neredzam viņu. Jā, Jā, ūdens tie ir kā priekšā pusīti. sejai tad jābūt. Jā, jā. Jā. Un es viņu esmu bagātinājusi ar ūdeņradi, līdz ar to viņš dod gan enerģiju, gan tā kā, laikam tāpēc arī tik enerģiski un labi varu runāt, ka ik pa laiciņam iedzer šo ūdeņu, kas bagātināts ar ūdeņradi. Ja es būtu uzlikusi arī šo augšējo un varētu strukturēt un ierakstīt arī dažādas tur enerģijas vai citas informāciju ūdenī, bet, nu, var arī tikai bagātināt ar ūdeņradi, un ūdens patiešām kļūs garšīgāks, teikšu, viņš līdzinās tādam labam avotu ūdenim. Viņš ir gan nu, atsvaidzinošs, gan arī viņš tomēr dos enerģiju un palīdzēs organismam dažādiem Jā. kā antioksidants darbosies arī. Jā, Nu, ejam lūk, jā, slaidos. tā kā ir iespēja arī, kā saka, uzlabot ūdeni, ja mēs runājam arī par Jā, baktērijām, jā, tad viņš arī veic šo attīrīšanas funkciju ūdenim, manuprāt, kas ir jā. unikāli, kad tādā veidā ļoti labs rīks, ko ņem visur līdzi. Jā, gan no baktērijām, gan vīrusiem, gan sēnītēm, gan arī pat no alergēniem viņš tā kā viņu attīra. Jā. Un var izmantot arī krānu ūdeni, cik es Nu, saprotu, vai ne? jā, es lieku krānu ūdeni, protams, un pēc tam viņš ir Jā, daudz, daudz garšīgāks, un es zinu, ka tur būs jā. attīrīts gan no šī svina, gan no cita, kas nāk caur trubām. Nu, lūk, jā, tā kā mīļie, vēl viena unikāla lieta, ja, ko var, kā saka, iegūt savā īpašumā, tas ir life water, ar kuru var ļoti gan labi iekonomēt naudu, gan, kā saka, attīrīt ūdeni, gan arī aktivizēt, lai viņā būtu, kā saka, tās daļiņas, ja, kas dod jums enerģiju. Mhm. Tā, nu, ko labi. Reklams pauzē, cauri ejam tālāk. Jā, nu jā. Jā, par to, ko mēs runājām, ka uztaisot testu ar šo Life Expert aparātu, vienalga vai tāds kā man vai tāds kā Inga rādīja, mēs varam jau uzreiz redzēt, kāds vīrus ir nokļuvis. Tātad, kāds vīrus vai baktērija izraisa šo saslimšanu. Kā redzat, šeit pat ir influenza B vīrus, tas ir B tipa gripas vīrus, influencija gripa. Un varam tātad visu to redzēt. Tagad jau arī šis slaids varbūt man ir veidos kādu laiku atpakaļ, bet tagad arī
notestējot, un pie katra vīrusa, katras baktērija var uzklikšķināt uz tās, šeit blakus var redzēt melns ar I burtiņu vidū, un arī palasīt, kas tas ir, ko izraisa šis vīrus vai baktērija, no kurienes viņš nāk un kādas var būt sekas, ja viņš ir organismā. Un, protams, tas palīdz uzreiz veidot programmas, lai cīnīties tieši ar konkrētu vīrusu, ja mēs gribam tā ātri un strauji. Protams, liekot varbūt arī vispārēju pretvīrusu programmu, bet, ja mēs zinām, ka tā ir gripa, mēs tā kā strādājam tieši pret gripu. Vai tas rinovīrus ir. Arī tas izraisa tieši tiesnes un klepošanu. Tad mēs liekam tādu programmu. Jā, Inga, mēs tur diezgan daudz Jā. laikam arī ir parādīti tās programmas vairākos slaidos. Jā. Es gribēju šeit minēt klāt pie šī slaida, ja, kad es domāju, ka daudziem no jums varētu rasties jautājums, nu kā es varētu saprast, kas tas rinovīrus tāds ir, ja, vai influenza B vīrus tāds ir. Nu viens, protams, to, ko Dzidra teica, ka jūs varat pastīties, ir pie katra, ir tāds maziņš tāds tā kā īburtiņš, ja, uz kā var uzspiest un izlasīt, bet bieži vien, protams, cilvēks bez tādām padziļinātām zināšanām varbūt tās var apmulst, ja, un šeit es gribu minēt klāt, mīļie, ka jums nevajag satraukties. Ja jūs iegādājaties ierīces caur mani vai caur Dzidru, ja mēs esam jums arī kā konsultanti, pie kā jūs varat griezties un uzdot šos jautājumus, tas ir viens. Otrs, mums ir unikāli padziļināti kursi, ja, tad par testēšanas ierīci un par bioterapijas ierīci, un šos padziļinātos praktiskos kursus jūs šogad varat iegūt bez maksas. Ja, tad, ja jūs iegādājaties ierīci caur mani vai caur Dzidru, ja, tad jūs iegūstat to bonusā vēl klāt, ka jūs varat padziļināti par testēšanas rezultātiem, ja, iedziļināties katrā sadaļā un izprast praktiski, kā to pielietot. Nu, lūk. Un, plus, protams, arī padoms vai atbalsts no mums personiski. Tas bija tas, ko es gribēju minēt klāt šeit. Jā. Tālāk, Dzidre? Jā, nu, lūk, ja mēs notestējam, mēs redzam, kas mums ir vajadzīgs, un mēs varam izvēlēties programmas, varam ierakstīt aparātā no programmētāja. Un šeit es parādu tikai daļu no programmām, cik daudz viņas jau ir iespēja ierakstīt aparātā konkrēti katram veidam. Piemēram, tur ir saaugstēšanās un ziemas gripa, saaugstēšanās un gripa, pret saaugstēšanos. Nu, ļoti, ļoti daudz programmas, kas mums palīdzēs, un arī pret dažādiem gripas veidiem. Tur, kā zinām, katru gadu mums nāk kāda cita gripa, vai A veids, vai B veids, vai vēl kāda cita. Un tad mēs varam izvēlēties tieši konkrēto saslimšanu. Un kas vēl ir labi, ja jums ir abas ierīces, kas, protams, ir ļoti labi, ja ir šāda iespēja. Mēs uztaisām testu, redzam, ka ir tas vīrus, ierakstam programmu, liekam arī tur vēl citas programmas, un jau pēc dienas vai 2 vai 3 pārbaudām vēlreiz un skatāmies, vai vīrus vēl joprojām ir aktīvs mūsu organismā, vai tas vīrus jau tomēr vairs nav. Un, pēc tam, ja viņš nav, tad paliekam vēl kādas 2-3 dienas, un mēs esam droši, ka vīrus ir likvidējies, un viņa vairāk nav. Jā, tā kā varat palasīt programmas, laikam pēc tam tur vēl programmas, es ieliku dažas, ko mēs varam redzēt. Jā, Inga, došu tev vārdu, vai arī Kārtina? Nu, šeit es varu tikai komentēt klāt to, ka es domāju, ka daudziem paskatoties tajās ārpus ideāls programmas un cik viņas ilgi iet un kuru man tad izmantot un kā tad izvēlēties. Ja? Es gribu teikt, ka programmas ir ļoti dažādas, sākot no 3 minūtēm līdz stundu un vairāk. Ja? Un nevajag arī tik ļoti satraukties, ja? Tad šīs ir papildus programmas, teiksim, ja pamatā šajā ierīcē, terapijas ierīcē ir iebūvēts iekšā 300 jau programmas, ja? Un ja jums nav kāda programma iekšā pieejama un zinat, ka jums ir kaut kāda padziļinātāka tā problēma, ja? Tad jūs varat atrast kartotēkā ir speciāla programma uz datoru, ko var ļoti viegli uzlikt un meklētājā atrast to
programmu, kas tieši atbilst jūsu tai problēmai. Un, ja arī pavisam nesaprotat, netiekat galā, vienmēr esam pieejami gan es, gan Dzidra, jā, lai uzdotu šo jautājumu, un mēs jums palīdzētu tikt ar to galā. Tā kā nesat jūs atstāti vieni, mēs gribam ar to nevis jūs nobiedēt, ja ir tik daudz programmu, bet parādīt, cik daudz iespēju ar šīm ierīcēm jums ir pieejams, jā. Kad, piemēram, pat arī šeit gribējās sasmieties, ja, ka gripas mutants vai mutācija, ja? Liekas jau smieklīgi, bet tā arī ir. Mēdz būt tā, ka kādreiz ir vajadzīgi izmantot arī šādu programmu, lai tiktu galā ar cēloni. Nu, lūk, ejam tālāk. Jā, un kā Inga teica, var atrast arī diezgan viegli, ierakstot meklētājā kaut vai pirmos 3 burtus. Šī sistēma pat atradīs tās programmas, kas tieši atbilst tam, kas ierakstīts. Nu jā, un šeit es tā kā parādīju arī, ka ir, kā Inga teica, pašā aparātā 300 programmas, un vismaz 200 programmas ir tādas, kurās var atrast, šeit esmu rakstījis tur deguns, iesnas, frontālais sinusīts, deguns un frontālais tā kā pieredze daļa, ka jau šeit ir tā kā iekaisums. Un tikai daļa šeit programmas, bet nav jābaidās. Mēs liekam programmas pēc kārtas, vai citai tikai 3 minūtes, cita tur 18 vai 9 vai 20, un jūtam pēc sajūtām. Es pēc sevis zinu, ka man, piemēram, pamostoties deguns, jūtu, ka tur sāk attīstīties iekaisums, deguns aizlikts un iesnas tūlīt būs, uzlieku programmu. Man pašai vislabāk strādāja saaugstēšanās un gripa. Es viņu uzlieku un pilnīgi jūtami ir kā aiziet, kaut kur pazūd. Kaut kur pazūd šī spriedze degunā un elpošana paliek brīva un pat nesākas saslimšana. Tā kā, man liekas, tas aparāts pilnīgi unikāls. Jā, varbūt arī, ja tev piebilst nav ko, tad nākošā slaidā es ieliku pa mikoplazmu arī. Man tomēr ir ko piebilst. Jā, šodien kaut kā daudz, varbūt tāpēc, ka man ir tie bērni tādā vecumā, kad tas tiešām ļoti tiek izmantots, ja. Un tas, ko es gribu teikt, ka man liekas vispār brīnumaini ir tāda programma, tad, ja jums ir iesnas tādas, ka jums ir aizlikts deguns, ja, kad grūti pēlpot, un jāiet gulēt, un es zinu, ka tā ir tāda, man personiski ir bijis tāda pieredze, nu, ka tu nevari pagulēt, jo tev tas deguns ir ciet, pat caur degunu nevari pēlpot, un tev jāelpo caur muti, un tā ir tāda briesmīga sajūta, un tas miegs ir pilnīgi nekāds, ja tu gulē ar šādu aizliktu degunu, dēļ iesnām. Un es varu teikt, ka ar terapijas ierīci tas ir bijis vienkārši fenomenālākais atklājums gan man, gan bērniem, gan klientiem, ja, kad uzliekot tikai 20 minūšu programmu, es nezinu, kā tas vispār strādā, bet reāli tas deguns attaisās vaļā. Kad nekas cits nelīdz, ja, tad tas ir vienkārši unikāli, kā strādā šī terapijas ierīce, un tas ir 100% pārbaudīts neskaitāmas reizes gados, ja, kad tas strādā perfekti. Iedomājieties, ja jūs līdz šim esat mocījušies ar aizliktu degunu dēļ iesnām, ja, kas gadās droši vien cilvēkiem 1-2 reizes pa ziemu, varbūt citiem biežāk, un tā ir tāds smags process, kamēr ar tām iesnām tiek galā, ja, tās iesnas parasti kāda riebīga lieta, tad šī ierīce vienkārši fenomenāli attaisa vaļā to degunu. 20 minūšu laikā tas ir fantastiski. Vēl viena lieta, ko es šeit gribu minēt klāt, tie ir streptokoki, ja, es zinu arī stafilokoks ir bijis pieredze, ja, kad arī ir veidojis šo iekaisumu kaklā, kaklas sāpes, un šeit ir speciāls atsevišķs programmas streptokokiem, stafilokokam, un tas ļoti labi palīdz tikt galā ar kaklas sāpēm, kur reizēm tiešām netiek galā. Ja uzliekot parastas programmas kaklam, tad, ja nav testēšanas ierīce ar profilaktiski, tad likt šo, ja jūs nezināt, kas ir vaininieks. Ja ir testēšanas ierīce, ja, tad var uztaisīt testu, un tad jūs redzat, kas tur dzīvojās, viņš arī parāda, ja, vai tas ir streptokoks vai stafilokoks. Nu, lūk, tā arī ir fenomenāla lieta, ar ko var ļoti labi tikt galā, un ļoti labi pieredze ar to. Nu, ko, ejam tālāk, Dzidra? Jā, nu, tā kā pagājušajā gadā bija šī mikoplazma ļoti
neteiksim izplatīta, bet par viņu daudz runāja, ieliku to, ka šajā aparātā ir diezgan daudz dažādas programmas pret mikoplazmu. Un arī, kad Inga teica, ka nav ko uztraukties, ja mēs tā kā nesaprotam, kas un kā jādara, tad šeit maliņā var redzēt, ir šīs tā kā kastītes tādas, var redzēt, uzklikšņot, nu, ar peles labo klikšķīti, atveras apraksts, kuru mēs varam izlasīt, pret ko šī programma strādā, un arī nelielu aprakstu par šo saslimšanu. Citām uzklikšķinot parādās tikai, cik bieži varbūt jālieto, bet citām ir arī apraksts, un mēs jau varam izlasīt un būt tāda zinoši par to, pret ko šī programma ir domāta. Un arī, kā jūs redzat, mikoplazma, ja palasat, tad ir šis viens mikoplazmas veids, kas ir pneimonijas mikoplazma, kas arī laikam pagājušā gadā izraisīja šīs pat smagās saslimšanas, arī hroniskās saslimšanas. Bet, ja ir šāds aparāts, tad ļoti labi var likt programmas. Man liekas, Inga teica, ka viņi pat tika galā tikai ar aparātu, bet atsevišķos gadījumos, protams, dzerot arī zāles, paralēli liekot programmas, šī atvesaļošanās būs daudz ātrāka un vieglāka. Slimošana būs vieglāka, nebūs tik smagas un arī neradīsies komplikācijas. Tad, nebūs tik smagas šīs komplikācijas, jo, kā iepriekš arī redzējāt, tur var likt programmas, lai veicinātu elpošanu, lai veicinātu tātad šo attīrīšanos. Un tieši tāpēc es domāju, ka aparāti ir unikāli, jo viņus atbalsta mākslīgais intelekts, tāpēc arī ir datubāzē ievadīti visi šie droši vien medicīnas zināšanas, un pati programma jau mums palīdz, pasaka priekšā, ko mēs varam darīt. Šeit pie tam arī šeit, kur atvēru, norāda arī papildus, kuras programmas mums vajadzētu likt, un nu, vienkārši ierakstam šeit, liekam un veseļojamies. Un sevišķi mēs būsim daudz drošāki par to, ka bērniņš atveseļosies, ja mums būs šāds aparāts, ko vēl papildus lietot. Ja ārsti nozīmēs medikamentus, tad papildus, protams, liekam programmas. Jā, Inga, došu tev Jā, vārdu. es varu šeit tikai piebilst, ka arī pagājušā gadā, ziemā, ja, kad šī mikoplazma ceļoja apkārt, tad tiešām ļoti labi rezultāti ir ar ierīcēm, ar antiparastāro antenu, ja, kad var atbrīvoties no šīs mikoplazmas arī mājas apstākļos. Protams, drošībai vienmēr es iesaku aiziet, nododiet asins analīzes, lai var redzēt, ka antivielas ir izstrādājušās un mikoplazma nav aktīvajā fāzē, ja, jo tādā veidā jūs papildus drošību iegūstat, ka tiešām viss ir sakārtojies. Kā arī bija situācijas, kad jau klientiem, kur bija jau saslimuši, jau liekot, saka, mājiniekiem uzreiz profilaktiski šīs programmas mājinieki vairāk nesaslimīja. Ja? Jo te ir baigi svarīgi saprast, ka negaidīt to brīdi, kad tev, saka, jau sāksies viss nopietnā situācijā, ja? Kad jau būs tāds aktīvs slimošanas periods, bet jau profilaktiski likt, jau programmas, ja kāds no mainiekiem ir saslims vai kāds no darba kolēģiem ir saslims, ja tad likt profilaktiski šīs programmas. Tas ļoti labi palīdz. Ja? Nu, lūk, vēl viena tāda forša lieta, ko jūs varat izmantot. Ejam tālāk, Dzidra. Jā, šeit varbūt tāds apkopojums tātad par šiem aparātiem, kāpēc viņi ir tik unikāli un kāpēc viņas tik labi ir lietot. Ir šī iespēja ātri notestēt, ātri tātad uzzināt vispārējo organismu stāvokli, kāds viņš ir, vai tur viņš jau nomākts, vai akūts, vai iekaisums, jo viņš parādīs, ja ir iekaisuma process uzreiz, parādīs tad, ja organisms vairs necīnās tur pēc krāsām, tātad šajā atbildē. Ir iespēja atrast tātad, kas izraisa saslimšanu, arī šīs mikoplazmas parādās, iespēja tātad arī uzreiz ierakstīt aparātā konkrētas programmas, konkrētām saslimšanām, konkrētiem vīrusiem, konkrētām baktērijām,
vai arī, ja nav zināms ierosinātājs, tad vienkārši stiprināt, celt imunitāti un palīdziet organismam atveseļoties gan ar šo autokompleksu, jo viņu izveidos tieši pēc jums veiktā testa. Mākslīgais intelekts izveidos specifisku programmu, kurā būs iekšā gan pret šiem aktīvajiem parazītiem, kas ir visaktīvākie, vai vīrusi arī, vai baktērijas, gan arī būs attīrošā kāda programma, gan būs vispārējais veselības stāvokļa uzlabošana, gan enerģijas programma. Tas izvilks no visiem šiem, kas tieši jums visvairāk patreiz ir vajadzīgs. Un, protams, mēs zinām, ka aparāts ir drošs gan cilvēkam, viņš neizraisa cilvēkam nekādas blakus parādības, arī bērnam droši lietojams, gan arī viņš atbalsta ekoloģiju, ekoloģisko sistēmu, jo lietojot šādu aparātu, protams, mums ir iespēja lietot mazāk medikamentus, un līdz ar to viņi tiek mazāk ražoti, mazāk tiek piesārņot arī apkārtējā vide, jo pats aparāts tā kā nepiesārņo apkārtējo vidi. Jā, un aicinu arī tiešām iztēloties, kā šeit rakstīja, kā jūs justos, ja jums būtu šāds aparāts. Nu, iztēloties kaut kādu dienu, kad jūs varētu, piemēram, atnākot mājās un jūtot, ka tūlīt saslimsiet, uzlikt šo aparātu un slimība pazudīs. Vai arī skolotāji, kas tikko septembrī aiziet uz klasi vai bērndārza audzinātāji, ir labi zināms, ka pirmās dienās, kad sanāk visi bērni, kas nav bijuši, viņi atnes gan vīrusus, gan baktērijas, gan daudz dažādu šo mikrofloru. Tad profilaktiski jau uzliekot antibakteriālo programmu, uzliekot antivīrusu programmu, skolotāji būs jau drošāka, ka viņa arī nesaslims. Tātad pasargās arī sevi. Jā, došu Inga tev tagad vārdu. Jā, man liekas, ka tiešām tas ir fenomenāli, ko var ar šīm biorezonanses tehnoloģijām izdarīt. Ja? Un vēlreiz, varbūt rezumējot, ja? tad viens terapijas ierīcējums ir antiparastārā antena, jau, un to jūs varat atbrīvoties no šiem vīrusiem, baktērijām. Un ja kāds no jums vēlās zināt padziļināti, kā tas strādā, ja zinātniekus, kas to visu pētījuši, ja, tad mums ir atsevišķas lekcijas vispār, kā strādā biorezonanse. Droši prasiet man vai citrai, nosūtīsim linku, varēsiet noskatīties, ja, un izprast visu līdz pēdējai niansei. Nu, lūk, kā arī, protams, otra iespēja tā ir atjaunojošā antena, kurā atjauno pārējais organismu darbību, ja? Alceļu, ne tikai alceļu, nervu sistēmas, daudz visu orgānu darbību, kas mūsu ķermenī ir iekšā, ja? Un trešā lieta, protams, tā ir testēšanas ierīce, kas ļauj jums saprast cēloni, kas tur nav īsti kārtībā. Un ja ir abas ierīces, ja, tad tas ir vienkārši fenomenāli, jebkuram cilvēkam lietošanai, ja jūs varat notestēt vienā minūtē ierakstīt autokompleksu, ja, ko mākslīgais intelekts apstrādā, miljoniem parametru, ja, ko ārsti ir pielīdzinājuši šo testa rezultātu ar 30 speciālistu kabinetu iztaigāšanu, 250 laboratorisku analīžu un veikšanu. Ja, tad iedomājieties, cik daudz informācijas testēšanas ierīces par jums saņem. Un tālāk jau mākslīgā intelekta programma apstrādā šos datus un izstrādā labāko iespējamo algoritmu, kurus orgānus pirmos atjaunot, lai organisms varētu sakārtoties un būt vesels. Ja? Jo tad, kad mūsu organisms ir vienots, līdzsvarā vesels, tad arī, kad es saku, mūsu organisma imunitāte strādā pareizi un var mūs aizsargāt. Nu, lūk. Man liekas, tas ir fantastisks instruments. Es esmu ļoti pateicīga jau visus šos gadus, kad es viņu lietoju savā ģimenē, jo tas ir tāds atbalsts, man liekas, ka prātam neaptverami, bet jā, tas viss jau ir pieejams mūsdienās. Jā, nelūk. Jā, šeit pēdējā slaidā mūsu kontakti. Ja kāds skatās un rodās jautājumi, droši rakstiet man vai citrai, un mēs labprāt atbildēsim jums uz visiem jautājumiem, kas jums uz sirds. Nu, lūk. Jā, citrai. Jā, nu, es domāju, ka mēs
esam pastāstījuši tā īsumā daudz apkopojuši galveno. Un, ja ir vēl kādi jautājumi, tad tiešām rakstat vai Ingai vai man, un tad jau izrunāsim konkrēti, kas jūs interesē. Atbildēsim tieši uz jūsu jautājumiem. Jā, Inga, es domāju, ka mēs varam šodien teikt arī visiem uz redzēšanos un beigt. Jā, paldies, mīļie, kas mūs skatās, jā, skatīsies, un tiksimies citos semināros. Ja ir kāda interesanta tēma, kuru jūs vēlaties, lai mēs pastāstam, droši rakstiet komentāru veidā zem video, un mēs labprāt izstrādāsim materiālu par šo tēmu. Tā kā paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos citās reizēs. Atā! Atā!